Pēc vairāk nekā 7 stundu lidojuma Astanā kopā ar futbolistiem ieradāmies vien pašā rītāgrumā. Jau ar pirmajiem saulēkta stariem sapratām, ka Astana ir moderna pilsēta. Pat svētdienas rītā galvaspilsētas Kņada sākās jau pašā rītāgrumā. Daudz automašīnu un sastrēgumu gluži kā ikdienišķā darba dienas rītā. Taču pēc steidzīgās Rīgas gaisotnes Astanā nav nemiņas. Šeit vietējie nekur nesteidzas, bet bauda jaunās pilsētas burvību. Astana par Kazahstānas galvaspilsētu kļuva vien 1997. gadā. Eiropieši abrīno Dubaju un Lasvegasu, pilsētas, kas uzceltas nekurienes vidū. Līdzīgi ir arī ar Astanu. Jau tagad tā kļuvusi par Kazahstānas megapoli. Astana šķiet ir pati modernākā pilsēta visā Kazahstānā. Iedzīvotāju skaita ziņā gan tā ir ļoti līdzīga Rīgai, taču līdz 2030. gadam ir paredzēts iedzīvotāju skaitu palielināt līdz 1 miljonam cilvēku. Tieši tāpēc arī notiek liela būvniecība, un paši vietējie saka, ka Astana esot viens liels būvlaukums. Nepabeigtas celtnes šeit ir ikus soļi. Kazahi ļoti nopietni gatavojās 2017. gada Expo izstādei. Neiedomājama arhitektūra, grandiozas celtnes un pārdomāta infrastruktūra. Šīs lietas lieliski raksturo Astanu. Rietumnieku radītie stereotipi par dzīvi un arhitektūru Kazahstānā realitātē atšķirās par 180 grādiem. Arī nacionālais stadions ir grandios. Mūsu futbola izlase izmitināta vien 7 minūšu braucienā līdz stadionam. Šī celtne ir viena no tām, kas piesaista katra ceļotāja uzmanību. Ne tikai ar saviem izmēriem, bet arī ar pārdomātu funkcionalitāti. Tas panākts, iztērējot vairāk nekā 180 miljonus ASV dolāru 3 celtniecības gadu garumā. Stadionu pabeidz vien 2009. gadā, un tas spēja uzņemt līdz 30 000 futbola līdzjutēju. Stadiona lepnums ir aizveramais jumts. 10 000 kvadrātmetru lielo jumtu aizvērt var nieka 20 minūtēs. Pasaulē to spēja vēl vien 5 citi stadioni. Marijana Pahara vadītajai izlasē grūtākais uzdevums būs pielāgoties Astanas stadiona mākslīgajam segumam. Mūsu vīri tomēr lielāko sezonas daļu spēlēt dabīgajos laukumos. Kazahstānā šāda opcija nepastāvēs. Par laimi pirmā treniņa vidū uzlīja lietus, un mūsu futbolisti varēja sajust šī laukuma īpašības arī mitrā laikā. Treneri pirms spēles ir ļoti piesardzīgi, nekādi pirmsspēles komentāri, viena obligātā preses konference diena pirms spēles, viesīs skaidrību par mūsu valstsienības gatavību uzvarēt. Bažas rada mūsu vadošais pussargs Artūrs Žuzins. Viņš nepiedalījās pirmajā treniņā. Jācer, ka spēles diriģents spēs doties laukumā. Cikla sākums būs īpaši nozīmīgs. Uzvaru izbraukumā vien vairos mūsu spēkus.